Braucot satiksmē ir jāzina un jājūt gabarīti, un kad spēlē futbolu, tad ir jāzina, kas ir vārti. Bet motocikla eksāmenā ir tāda figūra gabarītu vārti, un es parādīšu, kā mocīt iestumt gabarītu vārtos. Tātad uzdevums ir sekojošs. Ir starta pozīcija pie līnijas, no kuras ir jāsāk pildīt figūra, un mērķis ir tāds: ar vienu kustību atpakaļ gaitā motocikls jāiestumj gabarītu vārtos, jāuzliek uz kājiņas, jāparāda, ka viņš ir nolikts stabili, un pēc tam vienkārši jāizstumj atpakaļ. Ko nedrīkst darīt šajā figūrā? Tātad nedrīkst stumdīt uz turp atpakaļ mocīti, tātad iestumšanai jānotiek ir vienā piegājienā. Ņemam un daram. Tātad paceļam motociklu no sānu kājiņas, to darot, es parasti pieturu ar vienu pirkstu uz priekšējās bremzes, lai mocīts neparipo nekur. Paceļam sānu kājiņu, kreisā roka uz stūres, labā roka pret beņķi atspiesta šajā vietā, jo taisnāka roka, jo kārtīgāk var pastumt. Stūri sagriež uzreiz un motociklu drūstiņu sasver uz savu pusi. Un sākam stumt. Iestumjam iekšā. Noliekam uz kājiņas, vēlam stūri sagriezt līdz galam pa kreisi, lai mocis ir stabili, ir iestumts. Un tagad vienkārši jāizstumj ārā. Tā kā ārā stumjot, skatienam ir jābūt uz priekšu un uz aizmuguri nav jāskatās. Ārā stumjot vienkārši var ņemt, turēties pie stūres un stumjam. Izstumjam starta pozīcijā, kur mocīts bija startā. Apturam, uzliekam uz kājiņas, gatavs. Tas arī viss.